Vēstījums nākamajām paaudzēm – Latvijas valsts meži, Rietumvidzemes reģiona klienta centrs Valmieru muižā, Vanaga ielā 1. Mūsdienās arvien vairāk arhitektu un inženieru, projektējot jaunas celtnes, izvēlas koksni. Vienīgo plaši pieejamo materiālu, kas ir atjaunojams. Koksnei piemīt virkne īpašību, kas padara to par modernu, praktisku un ekonomiski izdevīgu būvniecības materiālu, kas vienlaikus palīdz samazināt klimata pārmaiņas. Manuprāt, ilgtspēja, tas ir vienkārši šobrīd ne tikai vārds, kur mēs dzirdam katru dienu, bet tas ir domāšanas veids, un mežos ir ilgtspēja, tā ir jauda pirmkārt. Tie ir cilvēki, kas veido mūsu bērnu un mazbērnu nākotni, un tie nav tikai vārdi, es to sajūtu no jums arī, to enerģiju un jaunu. Un, protams, ka šādas būves Latvijā gan Dundagā šobrīd ir, gan Jelgavā, gan šobrīd šeit to Valmierā, bet tādas vēl vairāk. Un es ceru, ka mēs visi apņemamies tādas vēl vairāk veidot šo zaļo, ilgspējīgo vidi, lai mūsu bērniem, mazbērniem arī pēc 20, 40, 60 gadiem būtu lepnums ar to, ko mēs šodien esam izdarījuši. LVMs ir ražojošs uzņēmums. Un mums ir jānodarbojas ar reālām lietām, tāpēc mēs arī būvēsim. Šis konkrētais projekts arī ir, vismaz daļai varētu teikt, kā koku būvniecības tāds kā paraugs. Es ceru, ka arī mēs šajā vietā aizsāksim to tradīciju, plašā ēkā apmēram 400 kubikmetru koks un būs strādāt. Tas nozīmē, ka mēs arī šo objektu paralēli ar visiem citiem varēsim demonstrēt plašai publikai, reklamēt šo būvniecības veidu, lai mums visiem izdodas, un paldies jums vēl kādā faktoriem. Un ir patīkami, ka Latvijas valsts meži ne tikai kā Latvijas bagātības apsaimniekotājs tos kokus neatstās tikai mežā, bet arī arhitektūrā, kas mums atkal ir svarīgi kā cilvēkiem, kā iedzīvotājiem. Lai mums visiem izdodas un lai visiem veicās.